Labdien visiem! Stop. Jauns izsūtāmais puika. Šis tāds apņēmīgs. Patīkami. Tāpat kā pumpiņas, kuras tu gribi iedot izspiest mammai, mēs esam atpakaļ visnērtākajā mirklī. Jau 5. gadu visnotaļ politiski cīnāmies par vienīgo īsto sistēmu, mūzikas sistēmu, un ciemos uz šo tusiņu mēs gaidām gan priecīgus Narvesen pārdevējus, gan dzīves izvēlētus banķierus. Ja rudens depresijas tēma šogad būs sevis meklēšana, tad atslodzēja neliels atskats uz vasaru. Forši. Tas bija reāli kruti. Vasara bija pietiekami karsta un mikla, lai to atcerētos. Tāpēc šī gada laužņu budžets tika liederīgi investēts dažādos sarežģītos ChatGPT serveros, kur tika apkopota aktuālākā informācija viena vieta. Kā iekšā? Pagad, tā nevajadzēja būt kaut kam iekšā? Viszaļāk domājošajiem rīdzniekiem šī vasara visticamāk saistās ar burvīgas būvniecības darbiem un piemēriem. Rail Baltica smiltiņās novērojām jaunpieņemtos Eiropas Savienības normatīvus, kā pareizi restaurēt sliedes un attiecības ar saviem kolēģiem. Runājot par perforatoriem un lielām vibrācijām, dažādas Latvijas pilsētas šajā vasarā pieskandināja hip-hops. Regulāro nokrišanu dēļ Telšu pilsētiņās bija novērojams tādas slimības kā kašķis, trauksme un nieze. Tomēr, lai mutarītei un iekšējam bērnam būtu miers, mēs vasaras viducī arī iedavām pantiņu skaitītājiem 2 nedēļu atvaļinājumu, lai parādītu, ko nozīmē īsts simfoniskais dvēseles remix. Bliezienā, cik blīvi bija galvaspilsētas ceļi ar Bentleyiem, tik piebāstas bija ielas ar maratonistiem, kuri, kā izrādās, ir geji. Man sauc Ārnis, es esmu no Siguldas, man ir 27 gadi un ikdienā man ļoti patīk nodarboties ar sportu mājās. Rūpēsimies viens par otru veselību un skriesim lielos maratonus. Sviedros kopā ar brāļiem, ar vīriešiem kopā. Kā redzams, fani un dalībnieki jau gavilē, bet vēl aizvien es nesaprotu, kāpēc viņi tik lēni iet. Turpat ir mašīna. Ak, mans Dievs, cik teicis skaists! Kāpēc tur ir mašīna vēl aizvien? Ļoti interesants koncepts maratonam. Viņiem dala ārā kaut kādas man liekas, tā varbūt kāda no Āfrikas valstīm karodziņus. Un visiem ir tā kā arī tās pašas valsts karogs. Mēs esam izvirzījušies attīpā, jo neviens neskriežat. Laba garša. Mīlu to 100%. Kā lielākais ziņu portāls Latvijā, šoreiz kultūras ziņas sadarbībā ar Gazzetta del Parmigiano, lipīgas sarunas un tarakāni tavā kafijā. Kā jau mēs visi diezgan labi nojaušamies, apzināmies, latvietis nav tas kulturālākais cilvēks, nebeidzamie H&M krekliņu kalni, sarežģīta anglicismu izmantošana pie cicīšu bildēm Instagramā un Sokrata citēšana pirms iešanas uz svaru zāli. Huļi, tagad kādu zanu var pacelt? Labi, jau nolika pohuj, maucam. No mūsu super slepenā
pazemes bunkura cēsīs, zinātniskā grupa ir secinājusi, ka perfekto kulturālo latvieti var iegūt sintezējot, polarizējot Uldi Pīlēnu un 16-gadīgu basketbolistu no Purciem. Jāpiemina gan, ka pie šī projekta mēs strādājam tikai sestdienās, un drīz žurnālā Nature tiks publicēts arī mūsu akreditācijas sarakstīņš. Dipadu dapadu, kur ies šis super vienkārši kulturālais cilvēks, viņš ies uz teātru. Un teātrī jau arī ir vis kaut kādas vētras un vis kaut kādi notikumi bijuši. Nāciķī nomēnījās direktori, tas ir baigi. Elmārs aizgāja prom no darba, nespēja atrast vienotu valodu. Tāds Vītola kungs bija vārds, jā, viņam vēl visādi nosaukumi vīrieši. Nu, skatīsimies, kā viņiem ies jaunajā 105. sezonā. Mēs paši īsti baigi neejam daudz uz teātri, kur nu vēl nacionālo, bet nu, jums pašiem jānoskaidro, kā tur viņiem ies tajā teātrī. Čau. Čel. Čau. Tagad tas ir tavs? Jā, viņi sauc par Seko. Viņš ir tā kā puisītis vai meitenīte? Šis ir DJs. DJ Prosecco? Teātru sezonai sākoties ir beigušies 18-gadnieču iecienītie Ivars Krasts un šampānietis ar suši gultā pakalpojumi. Ivaram ir jāiet uz darbu, tev ir jāiet uz skolu vai uz darbu. Mums visiem ir jāiet uz darbu. Visi ies uz darbu rudenī, jo ir sākusies teātra sezona visos teātros. Viena sezona ir sākusies. Tās bija kultūras ziņas. Politikas ziņas. Esam vienīgā valsts pasaulē ar homoseksuālu prezidentu un arī vienīgā ar Šlesaru. Ko tu dari? Tev vajadzēs prezīti izšaut. Bļaļ, ko tu dari? Ko tu dari? Labi, piedod, tas bija smuki. Mildrināts. Savāc lūdzu visu. Un mēs turpināsim. Labi? Šlesera kungs. Šlesera kungs, kas tā? Jā. Šlesera kungs vēl aizvien aktīvi iesaistās cīņā pret vienzimuma laulības ieviešanu Latvijā, un viņš to tiešām tik ilgi dara, ka sāk kaut kā šķist, ka tev ir tā kā kaut kas slēpjams, ko, ne? Ainār, ko? Jānāk ārā ir no skapja, ne? Ainārs uzrīkoja pat mītiņu, kurā kliedzot visus aicināja nenodarboties ar homoseksuālismu, jo citādāk visi samācīsies to un arī visur tā darīs. Ainār, tomēr homoseksuālisms nav nekas tāds, ko varētu baigi iemācīties. Jāpiebilst, ka uz Aināru veidoto mītiņu sanāca mazāk cilvēku nekā otrdienas vakarā skapī. Domā pats Aināru, varbūt pat tiešām ir jāatver jaunas durvis. Bet nu beigsim runāt par gejiem, jo tā visa situācija tāpat ir dibenā. Rasisms, despotisms, grupa, mūzīka, 20-gadīgi dzejnieki. Raizes ir pietiekami daudz, lai vienkārši padotos. Skaidrs, ka šis neaptveramais milzīgais caurums ir tikai viens no globālisma nopelniem, taču cīņā pret melnajiem spēkiem mums nāk palīgā, kas vēl nebijis. Sports! Hokejs!
uzvaras gājiens pie brīvības pieminekļa, daudz cilvēku, beidzot mūs kaut kas interesē, vieno, kaut kas mūs urda. Kā būtu, ja mēs savāktos tikpat daudz uz kādu piketu vai demonstrāciju, tā kā Francijā kaut ko nodedzinātu? Padomājiet par to, jo mēs to varam izdarīt. Vai ne? Ko? Ainār, nāc ārā. Hokejs ir beidzies un tagad ir basketbols. Basketbols. Skatoties uz basketbola izlases galveno treneri, liekas, ka integrācijas fonds varētu nomainīt visas uzturēšanās atļaujas uzbekistāniešiem un iedot viņas itāļiem. Luka Banki ir savācis 12 džekus, kas tāpat kā uz laukuma izlika savu garu un miesu, lai pabeigtu vidusskolu, un līdz ar to izveidojot arī jaunu teicienu, ka nevis maz cinīts gāž lielu vezumu, bet maz cinīts drāž lielu vezumu. Andrejs Gražulis ar izcilu futbola autometienu liek bumbas grozā kā koknes katapulta. Žagars smērē gar zemi visādus pretiniekus un viņi mirst. Bertāns met ar kam lielāks pohuj, tas stiprāks mentalitāte. Zoriks. Tajam džekam vajag pārbaudīt asinsspiedienu, jo nevar būt tik vēss un tik labi spēlēt bumbu. Rodions ir no Cēsīm. Šmita kungs kā fāters grūsta lielākus pretinieku centra spēlētājus, kuriem arī vairāk maksā. Īsts pierādījums latviešu sīkstumam un cīņas garam. Beigas. Beigas ir visgrūtākais, jo mums ir jāatvadās no jums. Taču, ja mēs spējām saņemties 30 stundas montēt šo vājprātu, tad noteikti arī tu vari ieteikt kādu labu komentāru, uzlabojumu, kaut ko uzdirst vai aizrādīt, vai vienkārši atsūtīt naudu daudz. Jo, ja tev liekas, ka tu esi smieklīgs, tad paskaties uz mani. Paskaties uz mani! Paskaties uz mani! Evo! Tu! Tev ir sēnes? Par sekām. Kāds tev vispār ir vārds? Čēl. Tik čēl. Čau.